Labdien! Šodien mēs esam ciemos pie DPD Latvija un vēlos iepazīstināt ar DPD Latviju vadītāju Jāni. Sveiks, Jāni! Sveicināts! Prieks tevi satikt. Jā, mani sauc Grants Jānis. Esmu DPD Latvijas valdes priekšsēdētājs un pārstāvu uzņēmumu DPD, kurš nodarbojas ar sūtījumu šķirošanu un piegādi. Varbūt var nedaudz vairāk pastāstīt par jūsu pakalpojumu un cik viņš ir apjomīgs. Jā, pakalpojums ir pietiekoši apjomīgs. Mums ir liels skaits gan privātu personu klientu, gan arī juridiskās personas. Un šie klienti sūta sūtījumus, kuri nonāk šajā telpā, kur mēs esam šodien. Ar šādu burvīgu aprīkojumu viņi šie sūtījumi tiek šķiroti un nodoti mūsu kurieriem uz piegādi. Jā, tu minēji, ka sūtījumi ļoti daudz, tas nozīmē, ka klienti ir ļoti daudz. Un klientiem, protams, ir atsauksmes, kā jūs viņus mērējat, kā jūs viņus apkopojat, izmantojat tam kādas tehnoloģijas? Jā, tehnoloģiju kontekstā pietiekoši dažādi risinājumi, kā mēs to darām, bet tas, ko mēs gribētu pasvītrot, mēs noteikti izmantojam šīs klientu aptaujas. Pateicoties klientu aptaujām, mēs būtībā iegūstam informāciju, kā ir veicies tieši sūtījuma piegādes procesā. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, protams, ir, ja cilvēks izmanto arī šo MyDPD aplikāciju, arī tur viņš var atzīmēt katru reizi ar zvaigznīti, kā viņam veicies. Un no tā mēs iegūstam būtībā daļu no šīs atgriezeniskas saites, attiecībā par pašu piegādes procesu. Super, man liels prieks par katru uzņēmumu, kurš mēra klientu apmierinātību un vāc šo atgriezenisku saiti. Jūs esat arī komplimentu mēneša dalībnieks. Varbūt vari pateikt, kāda būtu komplimentu mēneša pievienotā vērtība, kā mēs jums varam vēl vairāk palīdzēt saprast jūs klientus. Būtībā tu atbildēji pats uz savu jautājumu, jo komplimentu mēnesis ir šī lieliskā iespēja iegūt šo atgriezenisko saiti no mūsu klientiem. Un, kā es arī minēju, tik līdz mēs iegūstam šo informāciju no mūsu saņēmējiem, mēs varam saprast, kā uzlabot šo pakalpojumu, kur mēs padarīsim vēl vairāk. Super. Liels jums paldies par dalību! Un savukārt visiem pārējiem, kuri vēl nav paspējuši pieteikties komplimentu mēnesim, laipni aicināti, pievienojieties un saņemiet savu klientu komplimentus.